Tētis sūtīja vēstules, mamma bija uz kursiem, un tētis, es jums atļaušos ātri nolasīt vienu fragmentu. Mamma bija uz kursiem un tēcis pats mājās. Bērni drusku pabadinājās, bez miltiem un maizes, toties krietni ēd, biezāk jauko sakni zupu. Tā ir tā, kas laukā viss pienens un ātras, ko nav vārījis. Dabūja nosvīst un padarbināt ceļu pēc šāda notikuma. Viņš to stāsta mammai. Kārtoja istabā savas papīrus un priecīgs, kā mazie smiedamies spēlējās tepat aiz loga. Te dzird un Nora nelabi kliedz, pēc tam tādā pat baļu balsi Ancis. Izskrien ārā, neviena nav, bet bļauj, kur, nesaprotu, tā kā no debesīm, gluži neticīgs un izbijies paskatījos uz ceļa pusi un paveros jumtā. Nora augšā pie skursteņa, šajā pusē Ancis pusceļā. Trepes palikušas sānis, mēģināja kāpt slīdi. Beidzot pierunāja Noru, lai liekās guļus uz jumta, bet Ancim atslēja pretim trepes un iztrēc rokas sagaidi paļ pusjumtā. Nora pa tam slīd un kliedz. Prasa Ancim, kur te piķis, brālis, otrā pusē. No jādomāja, tas jau droši vien ir pār čukuram nokrits jau zemē, bet jāglāb Nora. Tā var nokrist, kuru katru acu mirkli jāglāb, vēl tā, ar mokām dabūja zemē un piķīts biksīts rokā turēdams, nāca ap stūri dziedādams. Lādlīd, la la la, taisa tā uzrakstījis, ko viņš ir dziedājis. Jumtā nebija bijis. Un ienāca istabā, nepēra gan nevienu, jo visi jau tā bija pārīšies.